Sveiki! Mēs atkal tiekamies digitālajā darbnīcā Rīga Dimd, runājam par ģitāru. Un nu jau mums ir viens nopietnāks uzdevums nepavēlties. Esmu uzlicis brilles, lai labi saskatītu visu, par ko mums jārunā. Imants Kalniņš un Rudolfs Blaumanis Smiedziņa dziesma. Cik tas bija interesanti, kad man piezvanīja Juris Vaivots un teica, Kaspar, es aicinu jūs ar Daumantu ierakstīt radio šo dziesmu, jo padomju laika ierakstos nebija visi panti. Un mums ir beidzot jāieraksta šī dziesma pilnā garumā. Un kas tas bija par iemeslu, kāpēc es savam dēlam teicu, klausies, es eju uz radio, atskries ar kameru nofilmēt, varbūt, ka iznāks smuks gabaliņš. Un man jāsaka, šis ir viens no ierakstiem YouTube platformā, kas ir visvairāk skatīts un ko cilvēki ir ārkārtīgi iemīļojuši. Arī tāpēc, ka skaista muzika un burvīgi vārdi. Un, manuprāt, šī dziesma ir tā, kuru ģitārists varētu vēlēties iemācīties. Uzreiz brīdinu, ka šis skaņdarbs nav varbūt uzreiz pa zobam no tam cilvēkam, kurš sāk, bet mēs lēnā garā par to parunāsim, kā šo muziku nospēlēt un kādas lietas mums ir jāiemācās, lai viss izdotos labi. Es mēģināšu nospēlēt šobrīd vienkārši šo muziku. Es esmu izveidojis instrumentālu versiju, ievadiņš un viens pilns pantiņš. Nu, lūk, mūzika ļoti skaista, ļoti melodiska, ar jaukiem akordiem, jauku harmoniju. Un lēnā garā mums būtu jāsāk saprast, kā vispār ģitārists var mūziku veidot. Es teiktu tā, pirmā lieta, kā es dzirdu mūziku, ir melodijas un harmonijas savienojums. Tas nozīmē, ka mēs zinām jau kaut kādus, varbūt arī pamatā akordus, un mēs mēģinām atrast uz ģitāras, kur šiem akordiem ir melodija. Es sākšu uzreiz ar pantiņu, kur mēs zinām, kad ir miedziņš sēdi. Ja? Un jūs teiktu, man ir zināms šis la mažora akords, es lietoju la mažoru lielo septakordu, ja? ar sol diezu. Ja? Un jūs teikt, es vienkārši nospēlēšu akordu. Šajā brīdī man tas gluži neder, jo es uzreiz skatos, ka man uz otrās stīgas ir melodija. Do diez un la. Tāpēc es uzreiz ņemu šo akordu tā, lai šī melodija tiktu dzirdēta. Šeit uzreiz aicinu ieraudzīt arī labās rokas to principu, kā labā roka veido muziku. Šie 4 pirksti ir kā korī, soprāns, alts, tenors, bass, vai kā orķestrī, pirmā viola, otrā viola, alti un čeli, kamera orķestrī, ja? Pirmā viola, otrā viola, alti, čeli. Jebkurš stabilais četrbalsīgais salikums arī šeit uz ģitāras tā tiek respektēts. Un nebelti daži no ģitāristiem sauc ģitāru par mazo orķestri. Mēs spēlējam un tad mēs liekam fa diez minoru. Un šeit jau melodija ir uz 3. stīgas. Notiņās un tabulatūrās tas jums būs labi redzams. Es vienkārši mēģināšu iet cauri tālāk un rādīt, kā es domāju uz instrumentu. Nākamais ir si minora, manā gadījumā septakords. Bet kas šeit notiek? Es ne tikai nospēlēju akordu, bet arī
ko es izdarīju? Es nospēlēju akordu un vienkārši noņēmu šo pirkstu nost, lai melodijai varētu būt kustība, ka nav vienkārši tikai akordi kā korālītī. Ja? Pirmā takts bija un šeit ir kustība. Šādas situācijas, kad ģitārists meklē, kur ar pirkstiem brīvi var veidot melodijas, dzīvē radīsies ļoti daudz. Un jo vairāk mēs būsim radoši un meklēsim, kur es, piemēram, es varētu ar pirmo akordu arī vienkārši paskatīties, cik daudz es melodiju var kustināt un cik viņa var izkustēt. Vai, pieksim, ja? Tad šeit es pat dižitā nedomāju, kādas man tur notis, kurā virzienā. Es vienkārši skatos, kuri pirksti. Arī vecos laikos, kad baroka ģitāristi, viņi vienkārši taisīja tādu izrotāju. Ja? Šis notika tāpēc, ka pirksti vienkārši teica, rekutē, tas pirksts var palīdzēt kādu noti pamainīt. Paiesimies uz priekšu un sapratīsim akordus. Tātad lā mažora akordiņš, fa diez minora akordiņš, šeit si minors. Un kas ir šis? Šo sauc droši vien, ja kāds gribētu analizēt, tas ir poliakords. Varētu teikt, ka tas ir mi mažors. Ja? Vispār jā, tas ir mi mažors ar otro pakāpi, ar ceturto pakāpi. Bieži vien ģitārspēlē šie akordi veidojas tāpēc, ka vienkārši uzkrīt pirksti. Man jāsaka godīgi, ka es redzu, ka man patīk tas akords, vai ne? Ja? Es viņu lietoju. Un atkal atgriežamies lā mažorā. Šeit lā mažors, kurš ir septakorda veidā ar šo sol diezi, un es vienkārši pabīdu šo pirmo pirkstu atpakaļ uz lā, lai iegūtu melodiju. Ja? Šis būs pirmais mazais fragmentiņš, kuru jāapgūst. Mēs vēl paiesim tālāk, un šeit būs dažas lietas, kuras ir tehniski nopietni uzdevumi, un kurām mēs veltīsim atsevišķu nodarbību, lai paskatītos, kā strādāt ar barrē, kuru mēs jau redzējām šeit gan fa diez minorā, gan si minorā. Un te arī augšā mums ir viens barrē, kas nav vienkāršākais uzdevums ģitārspēlē, bet kuru mēs noteikti apskatīsim. Otrs uzdevums būs šis legāto, jo ģitāristi bieži vien nespēlē visu ar labo roku, bet paņem pirmo noti, un otrā notis noskan paraujot kreisās rokas pirkstus nost. Bet tam mēs pieķersimies nākamajā nodarbībā.